Man ir jātur viss mans gribas spēks kopā, lai nepiestātu. Ja es nevaru neko labu pateikt. Es ēdu bulciņas arī ārzemēs, ja? Siguldā, padomā, kam tev to vajag. Varbūt kāda slimība piemeklēs, atbrīvos tevi no šīm mokām dzīvot un sevi disciplinēt, ja? Aizved sevi līdz galam. Tagad, humana vintage, tas ir tik stilīgi. Mičku. Čau pirmdienā, čau dienā, kas atkal normalizē visu to, kas notiek pasaulē. Es vēlos normalizēt kleitas, kas ir tavā skapī, kuras tu nekad nezini, kur uzvilkt. Vienkārši vilkt dienās, kad ir slikts garstāvoklis. Ja? Dienās, kad tev viss ir apnicis, viss besī, viss kaut kur nedaudz dzīvē griežas, tu vienkārši uzvelc labāko, kas ir tavā skapī un dari ko? Ej uz darbu, dari to, kas tev ir jādara, nevis to, ko tu gribētu darīt. Mani sauc Kristīna Stakene, šis ir podcasts normāliem cilvēkiem, kā katru pirmdienu, jau 8. pirmdienu pēc kārtas. Ar pašdisciplīnas metodi esmu nonākusi šeit savā pagrabā, lai jums pavēstītu kaut ko, ko jums varbūt vispār nemaz nevajag, bet bez kā jūs pat nezināt, jūs varētu dzīvot, bet kāpēc jums bez tā dzīvot, ja esmu es un varu jums to pastāstīt. Tāpēc esat ieslēguši šo podcastu, iespējams jau 8. reizi, iespējams 1. un es savā kāzu kleitā varu jums šo to pavēstīt. Mēs šonedēļ runāsim par kā es ēdu, jā, apskatīšu bulciņu vietas, jā, jo ko gan es citu var apskatīt kāzu kleitā. Apskatīšu bulciņu vietas, protams, es risināšu jūsu problēmas, kā es risinu problēmas, jo kāpēc man risināt savējās, ja es varu risināt jūsējās, jā, katra latviešu nacionālais sporta veids, un, protams, mēs ielūkosimies, kā es toreiz un tagad vācelītē. Aiziet, ķeramies, vērsim pie ragiem un dodamies uz kā es ēdu. Šis ir pilnīgi personiskos novērojumos radīts saturs. Ir bijuši laiki, kad smalkmaizītes, ja, bija kaut kāda normāla ikdienas sastāvdaļa. Ja, kokosa bulciņa, tur piciņa, vēl kaut kas maksā 20 centi, 30 centi, jau super pa dārgo, tas bija santīm īstenībā. Tie bija tādi normāli ikdienas elementi. Ja, tagad agrāk bulciņa, tagad mača. Bet es vēl gribu normalizēt mūs visus kaut kā un pateikt, ka bulciņa šāda un tāda ir tikai normāla. Tāpēc es aplūkoju labākās bulciņu vietas, manuprāt, balstītas tikai vienīgi uz manām garšas kārpiņām. Tātad, numur 1, ja, uzreiz es eju par numuru 1, nekādu priekšspēli, vienkārši numur 1. Kukula angurē, lūdzu, tā ir price performance vieta. Es uzskatu, ja tā kā cena atbilst kvalitātei, kvalitāte cenai, pat kvalitāte pārspēj cenu, salīdzinot ar visām bulciņu vietām, ja, bulciņas tagad maksā 4,50. Es atvainojos, man tētis saka tādu vārdu čiriš čūr, tas ir kaut kas no krievu valodas, kaut kas pāri kaut kam noteikti nozīmē. Un tur ir tā, ka tur bulciņas vēl maksā eiro 50, 2 eiro, ja pīrādziņš 50 centi, buljonu pīrādziņš, tur viss ir vienkārši kaifs, ja. Gan tukumā, gan angurē ir izcilais kukulīts ir vienkārši sapnis, svētlaime, viss ir 10 no 10, rindas ir 20 no 10, ja tā kā pēc šī podkāsta es pieņemu, ka būs vēl lielāks rindas, es ceru, ka man kādu bulciņu uzaugs arī par to, kas viņus piemin, kas vēl ir forši angurē, ir tāds veikals mākslas veldze, ja tu ēd bulciņu, var veldzēt savas acis vienkārši latviešu dizaineru darinājumos, ja tu vari pirkt ar acīm, tu vari pirkt ar rokām, apgrābstīt un nopirkt visu, ko tev vajag un nevajag. Un, kā saka, iepazīties ar brīnišķīgiem latviešu dizaina darbiem, turpat ēdot bulciņas. Mans mīļākais kukulītī ir brokastu piedāvājums. Man liekas, 4,50, tur ir kaut kādi daži riekstiņi, tur ir sieriņš, tur ir viens krosāniņš. Vai nav laba cena, ja? Nekur tādu cenu neredzēs. Tūlīt viņi noskatīsies, pacels cenu. Tā, šito man nevajadzēja teikt. Ejam tālāk. Bitīte Jūrmalā, ja? Labi, tas ir manas draudzenes kafejnīca. Bet Bitīte Jūrmalā, tur viss peldas sviestā, ja? Tur ir vienkārši tik super liela kvalitāte, laba kvalitāte, izcila kvalitāte, tāda kvalitāte, ko novērtē pat prezidents. Un tur, ja tu maksā par bulciņu 4,50, tu zini, ka tu satiksi Edgaru. Edgaru ne jau katru Edgaru, ne jau to purvbridē Edgaru, bet Edgaru Rinkeviču var tur satikt. Viņš arī iet tur pēc bulciņām. Ja prezidents turētu bulciņas, tas ir 1 eiro klāt visai ēdienkartei. Tur ir gan brīnišķīgs brokastu piedāvājums, tur ir humus šķīvīts, tur ir pankūciņas. Mana mīļākā, tur ir ābolu smalkmaizīte, kur vienkārši 2 tonnas ar āboliem. Vienkārši perfekts. Ja kafijas krēma bulciņa, tur ir 2 kilogrami ar kafijas krēmu virsū, ja, eklerīts. Protams, mana mīļākā ir citronu tarte, ja. Vienmēr es cīnos ar dažu labu par citronu tartes nepieciešamību tikai un vienīgi sev. Bet, ko tev teikt? Ej uz Bitīti Jūrmalā, jums ielā 63 pašā, es aizmirstu. Kračs Džēna, Jāni Bučas, jums ir izdevusies lieliska kafejnīca, un kas tur ir pats svarīgākais, ka tur ir bērnu laukumiņš. Ja tur bērnu laukumiņš, tu ēd savu bulciņu, bērniņš tur ņemās, sitās kaujās, viņi tur cīnās. Bet ir bērnu laukumiņš, un tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Tālāk, ejam. Bija laiks, kad dzīvoju Rīgas centrā, ja tur 4 ielas, 5 ielas, viss Rīgas centrs, viss mans
20 gadus bija. Nu, vairs nav, ja? Es esmu pametusi savus, kā saka, jaunības āris. Varbūt atgriezīšos, varbūt ne. Un Mīkla Dzirnavielā vienkārši brīnišķīga vieta, ja? Arī, price vienkārši performē ļoti augstu, ja cenas ir tiešām augstas, bet, kā saka, interjers uz urā, putniņu čivina ausi, ir nenormāli garšīgs, viss skābmaizīt, ja? Skābmaizīt 5 eiro vai 5,50, nav ko maizi rīt, katru dienu var par maizi samaksāt 5 eiro, ja tu vienreiz nedēļā nopērc kukulīt. Nenormāli garšīgi brauc arī no saviem laukiem, tur pēc maizītes, iesaku visiem, man tur ir mana mīļākā kafija, starp citu kafijas man ir 3 mīļākās vietas Mīklā, ja tā ir, man mīļākā kafija ir kapučīno ar auzu pienu, ja kāds grib man uzsaukt visu laiku kafiju, un Mīklā ir vienkārši izcilākā kafija ar auzu pienu, tad Rocket Beans un arī kalve. Ja? Kalve un Rocket Beanā arī ir bulciņas, bet mēs šobrīd neapskatām tās bulciņas. Mēs apskatām tās bulciņas. Ja? Mīklā nekad neesmu ieberzusies nevienā bulciņā. Visas bulciņas vienmēr bijušas izcils. Tur ar kazas sieru, ja? Vai krosāniņš, vai virpulīts, rimbulīts. Es vispār nemaz nesāku saukt, kas man tur garšo, jo, kā saka, pēdējā laikā nav ēsts, kā var redzēt kāzu kleitā lienu, nav ēstas bulciņas. Jā, starp citu nevajag rīt bulciņas, ja gribi ielīst kāzu kleitā. Un ejam tālāk. Mums jāpieskaras šai vietai, kas ir tā kā svētnīca. Man vispār bail braukt pa tām ielām. Saprot, man ir jātur viss mans gribas spēks kopā, lai nepiestātu Kūkotavā. Ja? Kūkotavas gastronomiskās izvērtības tā ir gastronomiskā izvērtība. Es arī visu pateicu tajā. Ja? Tur ir tas krosāns, kur visur tie garneļu salāti. Vienkārši labi, tas maksā varbūt ne pārāk lēti, bet tas ir katra centa vērts garšas baudījums savām garšas skarpiņām. Ja tu čīto, ja tu ēd kaut ko nestī, tad tu ēd tur, ja? Tu ēd tur, vai tu paņem to virtuli, ja? Agrāk sauca par virtuli, agrāk sauca, starp citu, par pončiku to, ja? Tagad berlīners, pončiks berlīners ar kaut ko piepildīts, vienkārši super garšīgi, viss salātiņi izcili, viss bulciņas izcils, krosānis, nezinu no kā, no mākoņu pūkām tiek cepti tur, vienkārši viss ir vislabākais, Kūkotavu kafē, laime, viss man nav ko teikt, vai ne? Jūs vēl gribat kaut ko, lai es jums pastāstu bulciņām? Uzrakstiet, kas ir jūsu mīļākās bulciņu vietas, un tad es aiziešu paēst tur, un tad mēs varēsim salīdzināt viedokļus. Aiciniet man ēst bulciņas. Starp citu, es vēl gribu parunāt par reģioniem. Kāds man pārmeta, ka es esmu ļoti Rīgā tendēta. Nē, es ēdu bulciņas arī ārzemēs, ja? Siguldā biju. Iegāju eklērītī ar dēlu, ja? Skatieties. Leo, kā tu vērtēji šo kafejnīcu? Laba? Kas tev garšo? Kafija. Man arī garšo šeit kafija. Eklernīcā labākais Napoleons. To tiešām var atzīt. Un labākais cīsiņš Mīklā. Pārējais viduvēji. Varēja arī nebūt. Paņemam bulciņas. Saproti nav. Ja es nevaru neko labu pateikt, tad kāpēc man vispār ņemt mutē? Ja? Vienkārši tur vajag eklērīt, jums vajag izremontēties. Sigulda pati sirds, pati centrālā iela pretī stācijai. Kas bija garšīgs? Pateikšu kaut ko labu. Kafija bija laba, ja? Un māma apēda Napoleonu. Napoleons bija labs. Tas, ko mēs pārējo paņēmām. Mičku. Kaut kā tā. Labāk parisināsim problēmas. Tātad, protams, Dieva dēļ nevajag risināt savas problēmas, vajag risināt citu cilvēku problēmas. Tad nebūs jādzīvo ne sava dzīve, ne jāpiepūlas risināt savas problēmas, ne jāmaksā terapeitiem. Vienkārši ejiet ar padomiem virsū visiem, kuri jums tos neprasa. Bet manā gadījumā jūs man prasījāt dažus padomus, un es jums tos arī došu. Tātad, pirmā problēma. Kāpēc labs laiks ir tad, kad ir jāstrādā? Pirmkārt, es redzu fundamentālu problēmu šeit. Kāpēc jums ir darbs? Ja? Kāpēc jums ir darbs? Ja lai socializētos, tad tas ir ok, ja darbs dēļ naudas, tad tas jau pamatā nav pareizi, vai ne? Vienkārši nepareizi izvēļ dzīves summu, ja jums vispār ir jāstrādā. Teiksim, ja ir darbs, tas nedrīkst traucēt laikapstākļiem. Es uzskatu, ka Latvijā vispār ir jāievieš tādas kā laikapstākļu darba, kvotas vai vēl kaut kas. Piemēram, ja ir laba diena, ja, tu vienkārši neej uz darbu, tu uzraksti darba devējiem laba diena, bet darba devējiem pat nav jāraksta. Vienkārši ir laba diena, Latvijā ir ļoti maz labu, skaistu saulainu dienu, vienkārši mēs neejam uz darbu. Bet, ja tu paņem atvaļinājumu un ir nenormāli, sūdains laiks, ja Latvijā ļoti bieži sūdains laiks, tad vienkārši ej uz darbu, ja? Pat ir sēsdien, pat ir svētdien, tu esi gatavs kompensēt visus tos šausmīgus sliktos laikapstākļus. Tāpēc tu ej uz darbu, kad ir slikts laiks, ne uz darbu, kad ir labs laiks. Tātad tava fundamentāla problēma, ka tev vispār ir darbs, ja? Un ja tev ir darbs, tad varbūt tev nav radoši risinājumi, kā no šī darba atkratīties saulainā dienā. Piemēram, izdomā, kaut ko izdomā. Tā. Vai tā ir problēma, ja nav problēma?
Tā ir vienkārši super visfundamentālākā problēma. Tev ir radošuma krīze, tavs radošums ir uz nulli, tu esi vienkārši tā kā deficītā. Tev ir smadzeņu slinkums, smadzeņu slinkuma sabiezējums, un es domāju, ka tev vajag atrast, meklēt, urķēties. Vienkārši sadala savu dzīvi pa segmentiem. Ja? Darbs, attiecības, ģimene, draudzība, un tomēr analizē, kas tur ir, noteikti kaut kas nebūs. Saproti, tev noteikti kaut kas nebūs. Vienkārši varbūt tev nav tāda mašīna līdz galam, varbūt tev nav līdz galam tik kilogrami, cik vajadzētu būt. Varbūt tava presīte, tu tiešām ir sešpak, tev tiešām tas ir vienkārši atsūta bildi. Es domāju, ka es palīdzēšu tev atrast problēmu. Es profesionāli meklēju problēmas un es ieteikšu arī tev kādu problēmu. Tā. Nākamā problēma. Kā pie velna, lai sevi disciplinē, jāskārto ķermenis, uzturs, finanšu pratība nulle, nevar izkāpt no tā dīvāna, neapēst šokolādi, nenopirkt kārtējo sarumu, peftiku un tā. Kā lai sevi disciplinē? Padomā, kam tev to vajag? Noved sevi līdz pašam galam, uzēdies līdz 150 kg, aizej no darba, nemaksā rēķinus, vienkārši aizved sevi līdz galam. Priekš kam sevi disciplinēt? Saprot, es domāju, ka mēs varam sevi disciplinēt tikai tad, ja ir pietiekami sūdīgi, ja ir pietiekami novests visi līdz kliņķim, pietiekami slikti. Tā kā točni, tev ir 48 gadi un 153 kg un tu vēl neesi precēsies. Varbūt kaut kas bija nepareizi izdarīts. Es nezinu. Es nevaru garantēt, bet varbūt tur kaut kas nebija pareizi. Vienkārši es domāju, nevajag preventīvi rūpēties par veselību, nevajag veselīgi ēst, nevajag neko darīt. Vienkārši laid līdz kliņķim, un tad vienkārši skaties, kārpīsies, nekārpīsies, varbūt kāda slimība piemeklēs, atbrīvos tevi no šīm mokām dzīvot un sevi disciplinēt. Skaties, visādīgi var būt. Tā. Es ceru, ka jūs ņemat vērā un pilnīgi nopietni mans padoms. Tā visu laiku metas augstumpumpas un sāp muti, gribas normāli ēst, bet nevar. Šitā ir vispār mana mīļākā problēma. Kas ir ar tām augstumpumpām? Un man ļoti, ļoti riebis, ka saka, augstumpumpas, tad nevajadzēja vējā bučoties. Tad kurš vispār atcerās, kā ir jābučojās? Kurš pēdējo reizi vispār bučojas, pats liet rokas, ierakstiet man komentāru. Pat tā vecuma grupa, kas skatās šo podcastu, un es redzu, kas ir vecuma grupa, kas skatās šo podcastu. Kad jūs pēdējo reizi bučojāties? Tā kā vienkārši pasakiet godīgi. Kurš tad ies atzīties nekad? Protams, par augstumpumpām. Es esmu izdzērusi visas zāles pret augstumpumpām. Es esmu dzērusi tās zāles, kas jādzer, lai tev nebūtu augstumpumpas, un man nav risinājuma tavai problēmai. Tā ir problēma, man beidzot nav nekā ko pateikt, lai atrisinātu to problēmu, izņemot atzīstieties, kad jūs pēdreiz bučojāties. Atzīstieties. Un toreiz un tagad mēs esam nonākuši vietā, kur parunāsim par to, kā bija toreiz un par to, kā ir tagad. Šie ir tikai mani novērojumi šoreiz, Un jūs sakāt, kāda ir jūsēja rakstiet komentāros, lai man nākamajā podkāstā nav pašai jādomā šī sadaļa. Tātad toreiz Kolorādo vaboles lasījām, tagad laikus lasām, Toreiz Kazaki Razbojņiki bija tāda spēle, tagad kas? Roblox, PlayStation, kompiks, Es esmu dzirdējis, ka daudz arī pieauguši vīrieši spēlē kompi. Es nesaku, ka tas slikti. Garš spēlēt kompi, bet es atceros, ka mēs lēkājam pa kokiem. Toreiz sapnis par Ameriku, tagad kas sapnis visiem par Bali. Es braucu uz Bali. Tu esi bijis Bali, es biju Indonēzijā, tu neesi mēnesi atpūties Indijā, ārprāts, tu neesi kur bijis sev meklēt. Kādreiz visi gribēja uz Ameriku strādāt, haslot. Tagad visi grib vienkārši baudīt jogu, spa, maču un garšīgu ēdienu ar brīnišķīgiem skatiem un sauļoties Bali. Tā, agrāk Primarks, tagad Humana, bija tā, ir tā, atcerieties, braucāt uz ārzemēm. Primark. Tagad, Humana vintage, tas ir tik stilīgi, vintage un visādi citi tur apģērbi. Tā, agrāk Big Box bija, tagad viss, kam agrāk patika Big Box Yves Saint Laurent valkā. Tikai tāds novērojums manu draudzeņu vidū un čatos, Bija Big Box čika, tagad Yves Saint Laurent čika. Agrāk televizors, agrāk bija televizors, kur skaties ziņas, tagad ko? Faceītī palasu, un ar to man arī pietiek, Agrāk augstāk par zemi, tagad vispār, kur ir zeme? Terapeita kabinetā, kur ir zeme? Okay. Agrāk emoji, visu kaut kur likām. Tagad ārprāts, ja tu ieliec emoji, truflaks. Emoji nelieto inteliģenci cilvēku, come on. Agrāk 1000 salu mērci, tagad 3 gramu olīveļas pievienojam salātbļodai. 1000 salu mērci, atcerieties, kečups, kečups, majonēs, bam, uzmaisam. 1000 salu mērci. Tagad ko? Un tagad 3 pilienu olīveļas. Agrāk realitātes šovs, tagad vispār šovs ir pati realitāte, Pasakiet, ka tā nav, paskatieties ziņas. Agrāk Davids Bekhams, tagad Davids Bekhams, agrāk Jude Laws.
tagad Džūda Laus. Vismaz ir labi, kad kaut kas nemainās. Lai arī jūsu nedēļā, jūsu dzīvē ir tāds stabils zemes pamats par lietām, kas nekad nemainās, vai ne? Lai tādas stabilas vērtības jūs tur pie zemes un lai vērtība ir stabilitāte. Un bučas, sūtiet naudu, ielūgumus, bulciņas, kas jums tur ir, sūtiet man. Es kaut ko ar to visu izdomāšu izdarīt. Starp citu, tiekamies arī nākamā pirmdien, iespējams. Pirmā sezona tuvojas noslēgumam. Paldies, ka skatāties!